Visiem labdien! Un jā, jo melns ekrāns, protams, ekrāns minimizējiet un vienkārši klausieties, ko es mermelēšu, varbūt jums interesēs, atvainojos, varbūt dažiem ne, bet, nezinu, FNAF teorijas otrā daļa. Vai kā viens cilvēks nobalso, lai es turpinu filmēt. Un es turpināšu filmēt, jep. Sagribēja cilvēks, es filmēšu. Viss ok. Tātad, es esmu pamanījis tādu lietiņu. No FNAF 2. Atcerieties divus dīzerus, kas gāja pirms FNAF 2, kur bija Fredijs, kurš turēja cepuri, un kur bija rakstīts otrā daļā, tas te jaunumi 2015. Un otrā bildīte, kur ir Fredijs, pie kurā rakstīts It's me. Redz, ko klausties. Pirmai bildītei, kur ir Fredijs ar cepuri, kurš saka jaunumi 2015. Ir maza ķibelīte. Es redzu, ko esmu pamanījis. Spēle FNAF 2 ir izgājusi ne 2015. gadā. Viņa iznāca 2014. gadā novembrī. Un man ir viena teorija, vai pat divas, nezinu, kā var pateikt. Pirmām kārtām. Iespējams, Skots no otras daļas ir domājis izlaist to pašu spēli. Domājis izlaist otro daļu jau domājis izlaist, kā jums pateikt, jau 2015. gadā, bet viņam neiznāca, diemžēl. Atvainojos, ka dažreiz aizraujas. 2015. gadā. Viss iznāca. Un viņam tas tomēr neiznāca, un varbūt viņš tā ir pasteidzies, un iespējams otra teorija manējā, ka, vispār man ir tīs, tātad, otrā ir tas, ka viņš bija pārdomājis visu sužetu līdz 4. daļai, un vai arī otrādāk, vai arī viņš vienkārši neplānoja to visu izdarīt 2015. gadā, bet viņam neiznāca. Un tādēļ viņš tāds staigā un domā, varbūt man izlaist 4. daļu tajā gadā, vai kur tādu maziņu pasaulečku atstāšu, un viss. Un viņš tomēr domāja to izlaist tādā laikā, un redz, un tagad, ja jūs varat, jums ir bildes, apskatieties uz pirms otrās daļas tās divas bildes. Apskatieties pirmo, kur Fredijs ar cepuri, un apskatieties iepriekšējo dīzeru, kur ir Fredijs, Nightmare Fredijs, kurš arī tur cepuri. Un paskatieties uz labo roku. Pamanījāt, malači. Un abiem cepure ir, abi tur cepuri rokā, protams, ar šīs rakursā. Un tagad paskatieties uz otro bildi. Tur, kur Fredijs, un tur, kur Nightmare Bonnie. Vienādi, manuprāt, pat pārāk vienādi. Un, manuprāt, Skots to vienkārši tā neuzlika. Ot paskatieties tiešām bildes, un jūs pamanīsiet. Un tagad paskatieties uz tām divām bildēm atkal uz labo roku muskuļiem. Tadām! Un, manuprāt, ja sanāk tā, ja tie divi Frediji no otrās daļas ir viens un tas pats animatroniks, tātad kāpēc tiem diviem animatronikiem, kuri mums tagad ir, nav tie paši? Un paskatieties, rokas lūzums tas pats, un arī tas pats laiks pa FNAF 2. Un, manuprāt, viņi ir vieni un tie paši. Tas ir viens un tas pats, Nightmare. Murgos, tur jebkurš radījums, vai kā radījums, skatoties, ilūzija, var mainīt savu izskatu, formu, krāsu, raksturu, nezinu, un tā tālāk. Un, manuprāt, tas ir viens un tas pats animatroniks. Un tas ir viss, ko es jums gribētu teikt. Lieciet laiku un komentāros obligāti uzrakstīt. Bļēc, es tā aizraujos nedaudz, atvainojos, lūdzu. Uzrakstiet komentārus obligāti, vai jūs gribat dzirdēt turpinājumu. Es kamēr nelaidīšu 3. daļu, kamēr nebūs uzrakstīts tur lejā. Ar jums bija Raitis, visiem uz redzēšanos, visiem tā. Un jā, es gribēju jums pateikt paldies liels. Kaut tur, nezinu, diez vai paldies man tur ir jāsaka, bet no visiem video kopīgais skatījums man ir pāri jau 600. Nezinu, kā jums to pateikt, vienalga, ka tas ir skatījumi tikai, bet vienalga labi bija to redzēt. Jums bija Raitis, visiem uz redzēšanos, visiem tā, subscribe, abonējiet, tas viens tas pats, spiediet laiku, komentārus, lūdzu, rakstiet man komentārus, lūdzu, man tik interesanti tos lasīt. Jums bija Raitis, visiem uz redzēšanos, visiem tā veiksmi spēlēt FNAFu, kasiet
rokas, ko es varētu kasīt, kājas kasiet, bļā, visiem uzredzēšanas, visiem tā.